15 punkti nāca tieši no viņa saspēles vadītāja, kurš noteikti nav labākais metējs komandā. Un pret tādiem pretiniekiem ir kaut kur nedaudz jādod kaut kādu metienu tiem spēlētājiem, kas nav varbūt galvenie punktu guvēji komandā. Un viņš 5 no 5 iemet, arī otrs saspēlnieks pievienoja kaut dažus tālmetienus. Tie ir principā 15-20 punkti, kas varēja arī nebūt viņiem, un tā spēle būtu daudz līdzīgāk, bet tā pašā laikā mēs arī nevaram attaisnoties ar to, ka tāpēc, ka viņiem saspēles vadītāji, kur nav metēji, samet brīvos metienus, tad pašiem arī ir jāspēj adaptēties spēles laikā. Pārbaudas spēlēs vairāk bija aizsardzība problēma, uzbrukums. Bija jaudīgs diezgan, principā visā spēlēs, kad bija potenciāli realizējāt. Šodien šķiet, ka tas uzbrukums kaut kur pieguvoja, kur bumbas ieķērās. Tāpat gan drīz 80 punktus iemetām. Tas tikām pie daudziem metieniem, kas bija brīvi, kurus vajadzēja iemest, kurus parasti mēs metam iekšā. Pie šādas spēles, pat, kad varbūt nebija tā labākā uzbrukumā, tāpat mēs bijām spējīgi, domāju, iemet tos 90 punktus. Tā absolūti nekad nav bijusi problēma, un es domāju, arī nebūs. Vienkārši ir daudz gudrāk jāspēlē aizsardzībā. Es domāju, ka varbūt daudz par enerģiju nevar sūdzēties. Ir skaidrs, ka katrs cīnās par uzvaru, mēģina atdot visu. Tieši vairāk ar galvu jānospēlē, un kurā brīdī palīdzēt, kurā nepalīdzēt, kad var atdot kādu metienu, kad nevar. Tīri tās situācijas jāspēlē labāk nolasīt. Spēles sākumā nospēlēja praktiski 11 minūtes bez maiņām, pēc tam īsts atelpas brīdis, tad atpakaļ laukumā. Jau pirms mača rēķinājies ar to, ka varētu būt tāda rotācija un ka tev varētu būt pavisam īsts laiks atelpai? Principā es tāds 3. numura pozīcijā, kaut arī es neesmu jau sen vairs īsti 3. numurs. Visu šīs spēles, pārbaudas spēles spēlēs, visu treniņu nometni. Skaidrs, ka principā pārsvarā uz maiņu tieši Dairis nāk, kurš arī noteikti nav 3. numurs. Pārbaudas spēlēs ar lielākoties pirmā ceturtajā visu nospēlēja. Protams, gaidīju, jūtos diezgan labā formā, ka es to varu arī darīt. Tā tiešām nav problēma. Spēles sākumā tāds diezgan smagnējs izskatījās. Sākums satraukums? Grūti spriest. Protams, ka ir tā pirmā spēle, tā enerģija visiem, visi grib tik ļoti, ka varbūt kaut kāds, dažus metienus sasteidzam, nedaudz nepakustinam to bumbu vairāk. Katrs grib sajust to spēli pēc iespējas ātrāk, un tas, es domāju, savā ziņā, bet varbūt pašsaprotam, jo pēc tam vēlāk, es domāju, mēs diezgan labi savācāmies, tikām atpakaļ, tikām līdz 3 punktiem pārsvarēs līdz 5, bet kaut kā netikām pār tam Kalniņam, kur varējām pagriezt to spēli uz otru pusi. Tas, ka Kristapam neizdevās pirmajā puslaikā pietiekami daudz nogādāt bumbu un atrast tās postapu situācijas, tas kaut kā izmainīja to mūsu spēles plānu, jo redzējām otrā puslaika sākumā uzreiz viņš tika pie vairākām iespējām. Kā tu teiktu, pirmajā puslaikā viņi mūs kaut kā izslēdz ar to, ka bija tādi pārāk varbūt agresīvāk nekā mēs? Jā, viņi sēdz to step-out ļoti agresīvi uz pirmiem pikroliem ar 5. numuriem. Un kaut kā, nespējām varbūt tajā brīdī izmantot tās iespējas. Pret mums, man liekas, ka lielākā daļa komandas tik daudz tajā pārbaudas spēlēs tik ļoti nespēlēja to. Tas bija nedaudz citādāk, bet uz otro puslaiku varētu teikt, mēs nedaudz adaptējāmies tādā ziņā, ka mēs atradām tās iespējas. Tas tev kā metējiem, principā, kurš retāk veido situācijas pats sev, cik ļoti bija jūtams tas, ka te visu otro puslaiku spēlējāt bez Artūra Žagara un nācās to saspēles vadītāju pozīciju aizpildīt, vai citreiz ar Lomiku vairāk, vai kādā brīdī Artūru Kuruts, vai lielāks minūtes Kristeram? Es domāju, šajā komandā mums nav pat tik būtiski no visiem 12, kur spēlētāji ir laukumā. Ja mēs spēlējam savu basketbolu, kustinam bumbu un mēģinām atrast brīvos metienus, tad jebkurš var iemest, jebkurš var samest daudz. Vienkārši jāspēlē ar mūsu tas aktīvais basketbols, ko ir ļoti grūti sekt.